Aleksandrs Dimā, tēvs, Grāfs Monte Cristo, lasa Aivars Bogdanovičs. Trešā daļa – sagaidīšana. Māju, kuru Albērs de Morcerfs grāfam Monte Cristo bija nozīmējis par satikšanās vietu, atradās Heldera ielā. Albērs, kādā šīs mājas blakus spārnā, apdzīvoja nevisai lielu atsevišķu dzīvokli, kamēr ēkas galveno daļu ar visām greznajām plašajām telpām ieņēma grāfs un grāfiene de Morcerfi. Minētās dienas rītā Albērs sēdēja garlaikodamies uz sofas savā mazajā salonā un pārskatīja žurnālus, kurus Sulēns viņam bija atnesis reizē ar rītkafiju. Te bija sadzirdams viegls troksnis, pie vārtiem piebrauca kādi rati, un Sulēnis pēc tam pieteica Debrē kungu. Istabā ienāca kāds jauns gaišmatis vīrietis, ļoti garš no auguma un kalsens, ar plānām cieti saknieptām lūpām un ar veikalniecisku izskatu. Labrīt, mīļo Lisien, sacīja Albērs. Jūs mani drusku sabaidāt. Es jūs no visiem gaidīju pēdējo, un jūs nākat pirmais. Vai tad ministrijā šodien nav sēdes, jeb vai tā atkal kritusi? Apmierināties, mīļais, sacīja Debrē, uz divāna atsēdamies. Mēs gan dažreiz šķobāmies, bet krist mēs nekrītam. Neraugoties vēl uz to, kā ar Spānijas politiku mūsu stāvoklis pavisam nodrošināts. Ah jā, tātad taisnība, ka jūs Donu Karlosu pavisam izdzenāt no Spānijas. Negluži tā, mīļais. Mēs Donu Karlosu pārvedām pār Francijas robežu citā pusē un uzņēmām viņu kā viesi. Vai tad jūs nekā neesat dzirdējis par to? Kopš vakardienas par to jau runā visa Parīze, un aizvakar šī lieta jau bija zināma biržā, jo Danglāra kungs, nezinu, kur šis vīrs, visu tik ātri dabū zināt, uz šī pamata ir spekulējis un arī vinnējis veselu 1 miljonu. Un jūs, kā redzu, ordeņa lentu. Jā, man tika piesūtīta Kārļa 3. zvaigzne, atbildēja Debrē. Un tādēļ es jūs šorīt tik agri ieraugu, prasīja Albērs. Nē, bet es nakti pavadīju vēstules un depešas rakstīdams. Pret rītu gan nolikos, bet es nespēju iemigt un izgāju tādai pastaigāties. Buloņas mežiņā man uznāca varena ēst griba, un reiz arī mocīgi garš laiks. Es atminējos, ka pie jums šodien būs mazi svētki, un te nu es esmu. Es esmu izsaucis, pabarojiet mani, man ir garš laiks, izklaidējiet manu melanholiju. Tas ir patīkams pienākums, sacīja Albērs, pazvanīdams Sulēnim. Žermēn atneziet vīnu un biskvītu. Un, kas attiec uz izklaidēšanu, viņš sacīja pret Debrē pagriezies, tad es jums šodien sagādāšu kādu jaunu iepazīšanos. Ar kādu kungu vai dāmu? Ar kādu vīru. Tādus es jau pazīstu daudz. Bet jūs nepazīstat neviena, kas būtu tāds kā tas? No kurienes tad viņš nāk, vai no pasaules gala? Tas viņam vēl nav liels attālums. Pie joda. Kad tikai viņš mums neizjauc brokastis. Man tikai tad veic cerēšanu, kad atrodos starp ļaudīm, kuri man patīk. Cerēsim to labāko. Bošāna kungs, pieteica Sulēns. Nāciet, jūs briesmīgais kritiķi, sacīja Albērs, iedams ienācējiem pretīm. Jūs būsiet klāt mūsu maltītē, kuru drīz varēsim sākt, jo, ja nemaldos, tad redzu, tur arī nākam Šato Reno kungu. Tiešām Sulēnis arī drīz pēc tam pieteica.
Šāto Renault kungs, Maksimiliāns Moreļa kungs. Morelis? Alberts pārsteigts nomurmināja. Morelis, kas tas tāds? Viņš nebija vēl visu pateicis, kad istabā ienāca jauns, skaists vīrietis, gadus 30 vecs, muižnieks no galvas līdz papēžiem. Viņš satvēra Alberta roku. Atļaujiet, mans mīļais, viņš sacīja, ka jūs iepazīstinu ar kapteini Moreļa kungu. Viņš ir mans draugs, vēl vairāk, mans dzīvības glābējs. Te būs mūsu varonis. To pateicis, viņš pagāja drusku sānis, lai dotu vietu jaunam vīrietim ar staltu augumu un cēlu izskatu. Lasītāji atcerēsies, viņu redzējuši Marseļā, viņa tēva namā. Viņš valkāja pa pusē austrumnieku, pa pusē franču uniformu ar goda leģiona ordeni. Mans kungs, sacīja Alberts ar sirsnīgu laipnību. Barons Šato Renault zināja, ka es priecāšos ar jums iepazīties. Esiet mūsu draugs, tāpat kā jūs esat viņa draugs. Ļoti jauki, sacīja Šato Renault. Jums tikai jāvēlas vēl, mīļais Vikont, lai viņš jums darītu to, ko viņš manā labā darīja. Un ko tad viņš ir darījis? Prasīja Alberts. Morels runāja starpā. Nav vērts par to runāt, baronkungs pārspīlē. Kā? Izsaucās Šato Renault. Nav vērts par to runāt? Dzīvība nav vērts, ka par viņu runā? Tas ir par daudz filozofiski, mans mīļais Moreļkungs. Tas noder jums, jo jūs savu dzīvību ikdienas liekat uz spēles, bet ne man, kam tikai vienreiz tāds gadījums nāca priekšā. Kāds tad šis gadījums bija? Prasīja Bošāns. Bošān, mīļais draugs, sacīja Debrē, jūs zināt, ka es esmu izsaucis un jūs gribat vēl likt stāstīt. Es jau nemaz nekavēju, atbildēja Bošāns. Mēs varam pie galda sēsties un Šato Renault mums var visu stāstīt pie maltītes. Mani kungi, atgādināja Morservs, ir tikai 4 pāri 10, un jūs zināt, ka mēs vēl gaidām kādu viesi? Jā, pāreizi, kādu diplomātu, atcerējās Debrē. Bet ja mēs vēl pie galda nesēžamies, tad iedzersim vīnu, un jūs, barons, stāstiet savu stāstu. Jūs visi zināt, ka biju nodomājis ceļot uz Āfriku. Tādēļ, ka arī jūsu senči bija tur ceļojuši, piemetināja Alberts pieklājīgi. Es gribēju labprāt iemācīties ar pistolēm šaut. Divkaujā, kā jūs zināsit, labprāt vairs nešaujos no tā laika, kamēr biju piespiests kādam no maniem labākajiem draugiem, nabaga Francam Depinē, sašaut roku. Jūs to vēl atcerēsieties, mani kungi. Vai jā, pāreizi, sacīja Debrē. Jūs toreiz šāvāties. Kādēļ īsti? Lai vēlns parauj, ja es to vēl atminu, sacīja Šato Renault. Bet, ko es atminu, ir tas, ka negribēdams palaist dīkā tādu talantu, kāds man ir šaušanā, gribēju to izlietot pie arābiem. Tādēļ devos ceļā uz Orānu, no Orānas nonācu Konstantīnā, taisn tad, kad aplenkšana tika atcelta. Mēs visi kopā devāmies atpakaļ, 48 stundas, panesu dienā lietu un naktī sniegu, beidzot 3. dienas rītā man zirgs nobeidzās aiz augstumu. Nabaglopiņš. Viņš bija pieradis pie siltām sagām un kurināta staļa. Bet tādēļ jūs laikam gribējāt pirkt manu angļu zirgu, kurš var labāk izturēt tādu ceļojumu. Nē, jūs maldāties. Esmu apņēmies nekad vairs neatgriezties Āfrikā.
Tātad jūs bīstaties, prasīja Bošāns. Man jāatzīstās, jā, atbildēja Šato Reno, un man bija arī dibināts iemesls. Man zirgs tātad bija pagalam, es turpināju savu ceļu kājām, te mani panāca 6 arābu jātnieki, kuriem bija nodoms nocirst man galvu. 2 no tiem es nošāvu ar savu 2-stobreni, 2 ar pistolēm, bet 2 vēl palika pāri. Man vairs nebija ieroču. Viens no tiem mani saķēra aiz matiem, otrs jau veicināja savu jataganu. Jau sajūta augsto dzels asmeni, kad šis kungs to, kurš man bija sagrābis aiz matiem, nostiepa gar zemi ar pistoles šāvienu, un to, kas man gribēja nocirst galvu, nonāvēja ar zobenu. Šis kungs bija pats sev devis uzdevumu tanī dienā glābt kādam dzīvību. Jā, sacīja Morels smaidīdams. Tas bija 5. septembris, tā ir tāda, diena gadā, kurā mans tēvs tika brīnišķīgi izglābts. Es svinu šo dienu katru gadu ar kādu varoņdarbu, vai ne? Pārtrauca viņu Šato Reno. Īsti sakot, es biju tas izvēlētais. Bet tas jau vēl nav viss. Kad viņš mani bija no zobena asmeņa izglābis, viņš mani izglāba arī no augstumā, dodams man nevis kā svētais Martēns pusi no savu mēteļu, bet visu. Un tad vēl viņš man izglāba no bada, dalīdams ar mani, uzminiet ko? Pastēti, prasīja Bošāns. Nē, savu zirgu, no kura mēs katrs apēdām gabalu ar lielu apetīti. Šis upuris nebija mazs, prasiet Debrē, vai viņš savu angļu zirgu kāda svešinieka dēļ labprāt upurētu? Svešinieku dēļ nē, bet drauga labā var būt. Es jau uzminēju tūlīt, ka jūs, baronkungs, būsit manā pusē, sacīja Morelis. Bez tam jau minēja, ka man tanī dienā ļaunajam liktenim bija jādod kāda dāvana, lai atalgotu laipnību, kuru labais liktenis mums reiz bija parādījis. Stāstiet, kas uz Moreļa kungu attiecas, ir šis brīnišķīgais, sacīja Šato Reno. Viņš jums to kādā dienā pastāstīs. Kad būsiet tuvāk pazīstami, bet šodien gādāsim vairāk par vēderu nekā par atmiņu. Cikos tam mēs brokastosim, Albēr? 10:30. Tagad ir taisni 10:30, sacīja Debrē savu pulksteni no kabatas izvilkdams. Jūs man aiz žēlastības atļaujiet vēl 5 minūtes, sacīja Morserfs, jo arī es sagaidu kādu glābēju. Ko tad tas ir izglābis? Mani pašu, atbildēja Albērs. Vai tad jūs domājat, ka tikai arābi vien māk galvas nocirst? Mūsu brokastīs būs filantropiskas, un mums pie galda sēdēs 2 cilvēces labdari. Bet no kurienes tad jūs glābais nāks? Prasīja Debrē. Jūs man pirmīt atbildējāt tik nenoteikti, ka man jāprasa vēlreiz. Es patiesi to nezinu. Kad viņu ielūdzu, viņš bija Romā. Bet kas var zināt, kur viņš pēc tam ir uzturējies? Kā un jūs domājat, ka viņš turēs savu solījumu un ieradīsies? Es ticu, ka viņš izpilda visu, ko sola. Pulkstenis pat labāk sita 10:30. Te durvis atvērās, un Sulainis pieteica. Viņa ekscelence grāfs Montekristo. Visi klātesošie sakustējās,
no kam varēja nomanīt, ka Albēra stāsts viņos bija pamodinājis aizspriedumus. Arī Albēru pašu pārņēma liels uztraukums. Nebija bijuši dzirdami ne rati uz ielas, ne soļi priekšistabā, pat durvis nebija izdevušas ne mazāko troksni, kad grāfs pa tām ienāca. Grāfs parādījās uz sliekšņa. Viņa apģērbs bija ļoti vienkāršs, bet pats visizlutinātākais. Parīzes salonu varonis tur nebūtu atradis nekā smādējama. Viss apģērbs, cepure, veļa bija pēc jaunākās un smalkākās garšas. Smaidīdams grāfs pagāja līdz istabas vidum un sniedz roku Albēram, kurš tam ātri bija steidzies pretim. Noteiktība, sacīja grāfs Montekristo. Ir kā kāds, man šķiet, no jūsu valdniekiem apgalvoja, karaļu tikums. Nabaga ceļotāji pie labākās gribas to nevar izpildīt. Ceru tomēr, mīļais Vikont, ka jūs tos pāris acu mirkļus, kurus var būt par norunāto satikšanās laiku vēlāk, esmu ieradies, man piedosiet. Ja ir jānobrauc 500 jūdžu garš ceļš, tad atgadās dažādi kavēkļi. It sevišķi Francijā, kur kā nomanīja, nav brīvu pasta vedējs iepērt. Grāfa kungs, atbildēja Albērs, es nu pat jūs apciemoju un paziņoju dažiem saviem draugiem, kurus šodien bija ielūdzis. Jūs atļausiet, ka jums viņus stādu priekšā. Te ir barons Chateaurenaud, kura cilts sniedz līdz pat 12 Francijas pēriem, Lisiens Debrē kungs, iekšlietu ministrā slepensekretārs, Bošāna kungs, cienījamais žurnālists, no kuras palvas bīsts Francijas valdība, beidzot Maksimilians Moreļ kungs, kapteinis. Pie šī vārda grāfs, kurš līdz šim pieklājīgi, bet ar pilnīgu angļu augstumu un vienaldzību bija sasveicinājies, neviļus paspēra soli uz priekšu un viegls sārtums parādījās viņa bālajās sejā. Šis kungs valkā uzvarētāju franču uniformu, tā ir skaista uniforma. Nebija iespējams uzminēt, kas tās bija par jūtām, kas grāfa balsī lika tik maigi skanēt un viņa acīm iemirdzēties. Vai jūs mūsu afrikāņus vēl neesat redzējis, grāfa kungs? Prasīja Albērs. Nekad, atbildēja grāfs, kurš bija iespējas atkal pilnīgi savaldīties. Nu tad, grāfa kungs, zem šīs uniformas pukst viena no mūsu armijas krietnākajām un labākajām sirdīm. Ak, grāfa kungs, pārtrauc runātāja Morelis. Ļaujiet man runāt, kapteini, un mēs nu pat, Albērs turpināja, pārunājām par kādu viņu varondarbu, kura dēļ lūdzu viņu uzskatīt par manu draugu, kaut gan šodien viņu tikko pirmo reizi redzu. Atkal pie šiem vārdiem varēja nomanīt grāfa savādos skatienu. Vieglo sārtumu un plakstiņu raustīšanos, kas norādīja, ka viņš ir aizkustināts. Tam kungam ir krietnas sirds, viņš sacīja. Nu, jo labāk šis izsauciens, kurš vairāk deva atbildīgi grāfa pašdomām nekā Albēra vārdiem, visus pārsteidza un it sevišķi Moreli, kurš izbrīnījies uzlūkoja grāfu. Bet grāfa balss bija tik maiga un sirsnīga, ka Morels nevarēja justies apvainots, kaut gan vārdi bija bijuši ērmoti. Kādēļ, lai viņš par to šaubītos, sacīja Bošāns,
Šato Reno. Ja, patiesi, atbildēja Šato Reno, kura izveicība un drošais aristokrāts skatiens Montekristo caur caurēm bija izpētījis. Patiesi, Alberts nav mūs pievīlis, šis grāfs ir savāds vīrs. Ko jūs tur sakāt, Morel? Viņam ir tik brīvs skatiens un tik simpātiska balss, atbildēja Morelis, ka viņš man patīk, neraugoties uz savādo piezīmi, kuru viņš par mani izteica. Mani kungi, sacīja Alberts, Žermēns nu pat ziņo, ka maltīte sarīkota. Atļaujiet, grāfa kungs, rādīt jums ceļu. Klusēdam viņi iegāja ēdamistabā, kur katrs ieņēma savu vietu. Mani kungi, sacīja grāfs, es esmu svešinieks un šodien pirmo reizi ierodos Parīzē. Jūs tādēļ atvainosiet, ka neievēroju parīziešu paražas, jo esmu pieradis pie austrumnieku dzīvesveida, un mana izturēšanās būs drusku turciska, neapolitāniska, jeb arābiska. Tagad, kungi, sāksim brokastot. Kā viņš to visu saka? Murmināja Bošāns. Viņš tiešām ir liels kungs. Liels kungs no svešuma, piemetināja Debrē. Liels kungs visur, Debrē kungs, sacīja piekrisdams Šato Reno.